Sveicināti OneTech mācību kanālā. Šodien turpināsim iepriekšējās nodarbības tēmu par klientu pasūtījumiem. Sākumā aplūkosim, kā vajadzības gadījumā varam atcelt pasūtījumus. Šeit ir divas iespējas. Ja pasūtījums vēl nav nosūtīts, un ja pasūtījums jau ir vismaz daļēji nosūtīts. Vispirms aplūkosim pirmo variantu, kad esam izveidojuši klientu pasūtījumu, pasūtījums vēl nav nosūtīts, un mums ir nepieciešams šo pasūtījumu atcelt. Lai atceltu šādu pasūtījumu, ir jāatver interesējošais klientu pasūtījums sadaļā pārdošana. Klientu pasūtījumi, jādodas uz cilni preces, un tabulas daļā, šeit beigās, jāieliek ķeksītes kolonnā atcelt sakarā ar. Ja mūsu sistēmas iestatījumos ir norādīts, ka mēs reģistrējam arī klientu pasūtījumu atcelšanas iemeslus, tad mums jānorāda šis pasūtījuma atcelšanas iemesls. Ar dubultklikšķi ir iespējams izvēlēties kādu no sistēmā reģistrētajiem variantiem. Tas mums ir nepieciešams, lai nākotnē varētu analizēt, kāda iemesla dēļ, kuram klientam un kuram menedžerim pasūtījumi tiek atcelti visbiežāk. Respektīvi, vai atcelšanas pamatā ir bijis mūsu uzņēmums vai tomēr klients. Ja pasūtījumā atceļam kādu rindu, tā tiek izcelta bāle pelēkā krāsā un kļūst neaktīva. Mainās arī pasūtījuma summa te lapas apakšējā daļā. Tas ir gadījums, kad mums ir nepieciešams atcelt klientu pasūtījumu, pirms ir notikusi faktiskā nosūtīšana. Tālāk aplūkosim, kā veikt šādu pasūtījumu nosūtīšanu. Lai veiktu nosūtīšanu, pamatojoties uz šo pasūtījumu, vispirms tas ir jāsagatavo. Ja, piemēram, tagad, pamatojoties uz šo pasūtījumu, mēģināsim noformēt dokumentu preču un pakalpojumu realizāciju, sistēma jūs informēs, ka to nav iespējams izdarīt. Tā parādīs kļūdu, ka nav preču, kuras varētu nosūtīt. Tas ir tādēļ, ka šajā kolonnā darbības mums ir izvēlēts nodrošināšanai. Par šo kolonnu mēs runājam iepriekšējā nodarbībā. Tāpēc tagad ir jāiezīmē tabulas rindas, jāizmanto komanda nodrošināšana un jāizvēlas darbību nosūtīt, vai arī to var izdarīt katrai rindai atsevišķi. Tagad varam redzēt izmaiņas darbības kolonnā un varam iegrāmatot pasūtījumu. Tagad būs iespējams veikt šādu pasūtījumu nosūtīšanu. Pagaidām aplūkosim vienkāršāko nosūtīšanas variantu, kad pasūtījums ir noformēts uz noliktavu, kas neizmanto orderu schēmu. Mēs esam sagatavojuši šādu pasūtījumu nosūtīšanai, tagad tas ir jānosūta. Šim nolūkam sistēmā ir jāreģistrē dokuments preču un pakalpojumu realizācija. To var izdarīt, izmantojot īpašu darba vietas sadaļā pārdošanu. Dodieties vai nu uz sadaļu pārdošanas dokumenti, pēc tam spiediet uz pavadzīmes te augšējā lapas daļā, vai arī dodieties tieši uz sadaļu pavadzīmes noformēšanai no galvenās izvēles. Šajā darba vietā mēs redzam rīkojumus, kuriem jānoformē pavadzīmes. Rīkojumi var būt dažāda veida dokumenti. Mūsu gadījumā rīkojums ir klienta pasūtījums, kur vismaz vienā tabulas rindā darbība ir nosūtīta. Šeit tiek attēloti arī atbilstoši simboli. Pirmā kolonna norāda uz pavadzīmes noformēšanu. Ja ir divas uz augšu vērstas bultiņas, tas nozīmē, ka pavadzīme ir jānoformē. Tas nozīmē, ka šim pasūtījumam vēl nav tikusi noformēta pavadzīme un ir jāizveido jauns dokuments. Zaļš ķeksītis nozīmē, ka pavadzīme jau ir noformēta, savukārt viena bultiņa nozīmē, ka ir jāpabeidz noformēšana. Ja nosūtīšana notiek no noliktavas, kas izmanto orderu schēmu, šeit otrajā kolonnā papildus tiks parādīts vēl viens simbols. Tas attiecas uz izdošanas orderiem, jeb noliktavas dokumentiem. Mūsu sūtījums tiek veikts no noliktavas, kas neizmanto orderu schēmu, tāpēc ir parādīts, ka jānoformē tikai pavadzīme. Vajadzības gadījumā pavadzīmes var noformēt dažādos veidos. Piemēram, ja sūtījums tiek veikts no orderu noliktavas, un noliktavas pārziņas jau ir noformējis savus dokumentus, preču izdošanas orders, tad ir iespējams finanšu dokumentu pavadzīmi noformēt jau atbilstoši faktiskajai nosūtīšanai. Lai to izdarītu, rīkojumu izceļ un izvēlas komandu noformēt pēc nosūtīšanas. Taču, ja noliktavā netiek izmantota orderu schēma,
Sistēma to neļaus izdarīt un parādīs kļūdu, kā mūsu gadījumā. Šādā gadījumā pavadzīmi var noformēt tikai pēc pasūtījuma, iezīmējot rīkojumu un izvēloties komandu noformēt pēc pasūtījumiem. Pirmo reizi lietojot darba vietu, tiek atvērts papildu loks ar iestatījumiem, kuru vēlāk arī var atvērt, nospiežot uz vēl, un tālāk dokumentu kopas iestatīšana. Iestatījumos var norādīt, vai izveidotie dokumenti ir jāiegrāmato, vai pēc izveides ir jāatver dokumentu forma, vai ir jānoformē faktūra rēķins un tam līdzīgi. Pēc parametru izvēles iezīmējam pasūtījumu un spiežam pogu noformēt pēc pasūtījumiem. Atveras loks, kurā var apskatīt automātiski izveidoto dokumentu, preču un pakalpojumu realizāciju. Pēc dokumentu izveidošanas tas ir tikai jāpārbauda, jo visa informācija tiek pārnesta no pasūtījuma. Mēs varam atvērt šo dokumentu un pārliecināties, ka tik tiešām viss nepieciešamā pamatinformācija un preces ir jau aizpildīts no klienta pasūtījuma. Varam to aizvērt un šajā logā spiest pieņemt un aizvērt. Šajā brīdī pārdošana tiek uzskatīta par pabeigtu. Mēs esam aplūkojuši vienkāršāko pārdošanas noformēšanas variantu, kad noliktava neizmanto orderu schēmu. Esam izveidojuši realizācijas dokumentu, tāpēc šajā pavadzīmju noformēšanas darba vietā vairs nav palikuši mūsu interesējoši rīkojumi. Lai apskatītu noformēto dokumentu sarakstu, dodieties uz sadaļu pārdošana, pārdošanas dokumenti, kur ir redzami visi izveidotie dokumenti. Dokumentu sarakstu var pielāgot, nospiežot te lapas augšējā labajā stūrī. Varam veikt atlasi pēc dokumentu veidiem un saimnieciskajām operācijām. Respektīvi, jūs varat izvēlēties, kādus dokumentus jūs sarakstā vēlaties redzēt. Ar šo pogu var noņemt visas atzīmes, atzīmēt tikai interesējošo, vai arī atlasīt pilnīgi visu, kā mūsu gadījumā. Lūk, šeit saraksta lejasgalā ir nu pat izveidotais dokuments preču un pakalpojumu realizācija. Tagad atgriezīsimies pie klientu pasūtījuma sadaļā pārdošana, klientu pasūtījumi. Apskatīsim, kā var atcelt pasūtījumus, ja jau ir veikta daļēji preču nosūtīšana. Esmu izveidojis klientu pasūtījumu, kurā nosūtīta ir tikai viena prece no divām. Šeit ir divas iespējas atkarībā no sistēmas iestatījumiem. Ja sadaļā kataloga un administrēšana, pārdošana ir norādīts, ka netiek izmantota nosūtīšanas un apmaksas kontrole pie pasūtījuma un pieteikuma aizvēršanas, tad sistēma rīkojas vienkāršoti. Ja pasūtījums ir 100% piegādāts un apmaksāts, pasūtījums tiek automātiski aizvērts. Tas tiek iekrāsots pelēkā krāsā, lūk kā šis te dokuments, un tā esošais stāvoklis nomainās uz aizvērts. Ja iestatījumos ir norādīts, ka ir nepieciešama nosūtīšanas un apmaksas kontrole kā mūsu gadījumā, tad sistēma pasūtījums automātiski neslēdz. Šajā gadījumā ir nepieciešams manuāli iestatīt statusu aizvērts. Lai to izdarītu, varat filtrēt pasūtījumus pēc esošā stāvokļa, atlasīt vajadzīgos un izvēlēties darbību slēgt pasūtījumus. Atveras pasūtījuma aizvēršanas palīgs, kas ļauj atcelt neapstrādātās preču rindas. Kā jau teicu, viena rinda manā pasūtījumā jau ir nosūtīta, savukārt otra vēl nē. Sistēma analizē, kuras rindas vēl nav apstrādātas, un automātiski atzīmē tās ar izvēles rūtiņu atcelt. Šajā augšējā laukā jums ir jānorāda atcelšanas iemesls. Principā tas ir tas pats, ko apskatījām nodarbības sākumā, kad ar ķeksīti pašā pasūtījumā manuāli atzīmējam rindu atcelšanu un izvēlējāmies iemeslu, savukārt šeit tas viss notiek automātiski. Atliek tikai norādīt atcelšanas iemeslu. Šis pasūtījums man būs vēl nepieciešams, tāpēc pagaidām es to neaizvēršu. Atgriezīsimies pie realizācijas dokumenta un aplūkosim apmaksas posmus. Klienta pasūtījumam tika norādīta apmaksas posma ar diviem dažādiem kredītiem – plānoto un pēc nosūtīšanas. Tāpēc apskatīsim, kas notiek ar apmaksu realizācijas dokumentā. Dodamies uz pārdošanas dokumentu sadaļu, atveram mūsu realizācijas dokumentu un apskatīsim, ko šeit varam norādīt.
Arī realizācijas dokumentā apmaksas posmi tiek pārnesti no klienta pasūtījuma. Mūsu gadījumā varam redzēt, ka tiek izmantots nobīde 5 dienas attiecībā uz kredītu pēc nosūtīšanas. Šodien, 13. martā, mēs veicām nosūtīšanu. Līdz ar to, pieliekot klāt 5 dienas, sanāk, ka apmaksas termiņš ir 18. marts. Savukārt otra rindiņa ir plānotais kredīts. Un šīs konkrētais datums, 25. marts, bija norādīts klienta pasūtījumā. Tas šoreiz viss. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies citās nodarbībās.